Šodien ļoti labs laiks, ne? Jā, patīkams. Paskaties, šodien stadionā kaut kāda spēle. Ejam paskatīties? Domā, man nav skaidrs naudas, tur jau noteikti neņems karti. Te rakstīts, ka šeit ieeja ir bez maksas. Tu vispār zini, kas tur spēlē? Kāda starpība? Pajautāsim kādam tribīnēs. Nu, šodien būs labs mačs. Jā, kā vienmēr. Jūs par kuriem fanojat? Mēs tik tā nācām garām. Tā jau var nevar, ka ne par ko nefano. Komanda jau daudz. Cik tur bija? 15? Nē, 14. Un uzvarētāji iet uz augšu, virslīgu. Bet zini, man šīs kapiņš te liekas tāds jastrāks. Te pilns ar jaunatni un pieredzējušiem. Visi reāli mīl šo spēli. Gandrīz visi kaut kur paralēli strādā. Futbols lielākoties nav viņu maizes darbs, bet toties kāda te sirds. Jūs kaut ko zināt arī par citām komandām? Es zinu par visām, varu pastāstīt. Piemēram, RTU Skonto akadēmija. Abi sametās kopā pirms pašas sezonas. Iedomājieties, kas par leģendu ir Skonto. Dažiem jau biks pilns, kad izzir Skonto vārdu. Tad Olēne, kas tagad pareizi sauksies Progress Olēne, šie pirms sezonas aizplēsa uz Ēģipti gatavoties. Varbūt ar Tutenhamona svētību tiks virslīgā. Auda, tiem ir ļoti draudzīga blice. Man tad dēls rādīja tajā internetā viņu bildes. Šie visi kaut kur iet kopā, biežāk nekā es ar sievu kaut kur vedu. Kā bija stikls angļu mēlē? Glass. Jā, pareizi. Valmiera Glāsvijā. Es te šad tad aizbraucu uz to Valmieru. Tur baigi forši stadioni sacelti. Ļoti labi ar tribīni, zālīti, mākslīgā zālīti. Tur, protams, bufeti. Reizeknes puikas, tie ir maleči. Tur vispār visa pilsētā nāk skatīties, kā šitie kapā. Viņiem arī savs talismans tur dansā apkārt. Maleči. Tālāk, kas tur mums? Uz kurieni jābrauc pēc smukuma? Talsiem? Var arī uz Talsiem, bet es biju domājis uz Tukumu. Viņiem pērn viens dūls Baltkrievis tik bombardēja visus vārdus. Kopā 37 golus sasita. Šim laikam zelta kāja. Ejam tālāk. Staiceles, Bebri. Tie ir veči, ar kuriem joki mazi. Ar viņiem labāk nelekties. Pajautājiet jebkuram pirmās līgas futbolistam. Visi zinās, ka Bebri nav pa pirmajām vietām, bet viņi netaisa nekādu labdarību uz laukumā. Preiļos ne tikai glītas prēlenes, bet arī glītas stadions, Latgales gars. Viens mans čoms teica, ka tur baigā futbolizācija notiek. Paskatīsimies. Un Rakela dzimtā puse ir? Šitā Jēkabpils. Jā, Jēkabpils pērn bija pirmā pilsēta, kur notika spēle uz dabīgā laukuma pēc ziemas perioda. Tur jauks stadions ir tribīnes, svaiga zālīte, kas varbūt labāks par īstu, kvalitatīvu un smaržīgu zālīti. Vēl 5 komandas palikušas no saraksta. Es zinu, ka Grobiņā ir komanda. Tur no šoseis dažreiz var redzēt, kā viņi spēlē. Jā, tie jau novinnēja 2. līgu pagājuši gadu. Redzies, kā šiem ies? Klau, par redžu ir tāda dziesma. Cauri grobiņai. Redzējis, vai pretinieku faniem tā būs laba dziesmiņa, ar ko pakacināt vietējos. Pagi, man jāpadomā, kas tajā kartē tur vēl ir. Uz sitiena visu nevar nosūt. Es domāju, ogre. Man meita teica, ka angliski ogre esot Šreks. Angļi vienmēr fočējušies pie pilsētas uzlīmes. Ja ogrēnieši labi spēlēs, tad pēc dažiem gadiem varēs fočēties Anglijā uz Wembley fonā. Tad vēl ir Daugavpils, kas izkrita no virslīgas, bet zinot daugavpiliešu futbola tradīcijas, tad viņiem mērķis šo sezonu būs visaugstākie. Jūs esat bijuši Daugavpils Rotko centrā? Nē, nav būts. Aizbrauciet. Es sākumā spirinājos sievai pretī, bet tad mums bija vienošanās. Es ar viņu uz Rotko centru, viņa ar mani uz Celtnieka stadionu. Beigās abi bijām apmierināti. Smiltene, Vidzemes Pērle, skaista daba un maģisks stadions, kurā visai regulāri iedomīgas komandas tiek piesmietas. Nekad nenovērtējiet smilteniešus. Viņi savāks jūsu punktus. Mums palikusi pēdējā Jura Docenko futbola skola Alberts. Tas nosaukums tāds garš. Docenko vārds ir zināms. Cik zinu, viņš izaudzināja Kasparu Gorkšu. Nevienu vien. Pieminot viņu, tika izveidota futbola skola ar viņu vārdu, bet pats nosaukums Alberts cēlies no pirmskara Latvijas izlases spēlētāja un kapteiņa
Alberta Šeibeļa vārda, nu tur ir kaut kāds Latvijas futbola kods ir iekodēts. Nu tad šitā ir tā pirmā līga, pareizi teikt, komanda LV pirmā līga. Skat, reku jau sāks spēle. Nu, kā saka, lai uzvar stiprākais. Lai uzvar manējie.